Tā nav tava vaina, ka cits cilvēks nāk tev virsū. Viņi nesaprot to, kas tevī ir, bet viņi saprot to, ka tas, kas tevī ir, viņos nav. Jo tas nav vienkārši būt skolēnam, būt skolotājam. Ir kā viena pasaule, bet pavisam tajā pašā laikā divas citas pasaules. Ir savas prizmas, bet katrs tomēr ienāk tajā vidē, jo mūsu šodienas temats ir vide. Cik svarīgi ir vide, jo mēs beigās nonākam tajā katlā abi divi. Sveiki visiem! Mēs reāli darām podcastu. Jā. Un beidzot ir jādara, jo visas zvaigznes sastājušās, lai arī cik haotiski mūsu ikdienas mūs prasa daudz no mums. Tā ir realitāte, mazliet iečakojamies. Viens bērns tur gulēja. Kamēr mēs varējām podcastu taisīt, otrs bērns vēl guļ puncītī. Un viss ir izaicinājums. Arī Helmutam ir pēdējais gads. Tu studē, tu mācies? Jā, es esmu students. Es mācos Rīgas dizaina mākslas vidusskolā. Ar visiem izaicinājumiem. Un cīnos ar grafikas dizaina darbiņiem. Bet visā citādi... Ja mēs tā tagad sevi iepazīstinām, es esmu mākslinieks, esmu students, esmu aktīva, spoža personība, ja man vajadzētu sevi tā izskaidrot, bet visā citādi man arī pašam ļoti patīk mūzika. Un ko vēl es varētu pateikt tādu interesantu par mani? Kā mēs iepazināmies? Kāpēc mēs vispār šo darām? Jā, kāpēc mēs vispār šo darām? Kā radot Helmuts vispār tika? Es īstenībā rakstīju grāmatu, kad mēs tikāmies. Jā. Mēs tikāmies privātajā skolā, kur es strādāju. Un tu biji skolnieks, un tālāk jau mūsu ceļu uz tavu klasi aizved. Un vispār viss bija tik interesanti, kas atvinājās mūsu ģimenes. Mēs kopā vienmēr esam kaut kā turējušies. Un kaut kā... Ir tas klikšķis ideju. Tāds draudzīgs ļoti attiecības. Radošais klikšķis, un tāpēc mēs iedvesmosim, jo mēs skatīsimies visu prizmu caur izglītību, un mums tā ļoti svarīgi, jo tu mācies, es esmu kā pedagogs, arī kā uzņēmēji vadītāji, kas ir saistīti tieši ar pedagoģiju, un tad mēs turpināsim tās idejas laist, jo tas nav vienkārši būt skolēnam, būt skolotājam. Tas ir pavisam divas citas, ir kā viena pasaule, bet pavisam tajā pašā laikā divas citas pasaules, kad ir skolotāja perspektīva un skolēna perspektīva. Ir savas prizmas, bet katrs tomēr ienāk tajā vidē, jo mūsu šodienas temats ir vide. Cik svarīgi ir vide, jo mēs beigās nonākam tajā katlā abi divi. Gan skolotājs, gan skolēns, un mēs tur vai nu ar izaicinājumiem mokamies, un viss kaut kas notiek tāds apgrūtinošs, ko patiesībā mēs varam vieglāk izdarīt, un tad mēs mēģināsim parunāt par to, varbūt kaut ko atšķirināt, kaut kādas idejas, un noteikti gaidīsim arī jūsu idejas. Un mēs sāksim ar tādu pirmo abstraktējušo jautājumu, vai mēs jūtam to vidi, kad viņi ir nomācoši. Mēs ejam klasē, un mēs jūtam, pilnīgi var cieru pakārt. Nē, tā tiešām ir, tāpēc, ka... Arī mājās. Tā kā ļoti, ļoti bieži klasē, ka man personīgi nekad nav paticis mācīties klasē. Es to jau esmu pārbaudījis vairākus gadus, jo tā spēlēkās sienas un tas kaut kādās savā ziņā tie ierobežojumi, ka tev ir jāsēž tajā vienā solā, tu nevari kustēties, tu nevari atslābināties, tev vienmēr ir jāsēž taisnu muguru un tu tik pamēģini parunāt klasē vai, es nezinu, atslēgties vai kaut kā tam līdzīgi. Kas uzlabot? Es uzreiz redzu, ka pufi varētu palīdzēt. Kaut gais. Un arī gaisma dažkārt gaisma, protams, arī. Tā gaisma klasē, ko mēs varam mazliet arī pamainīt. Protams, troksnis no apkārtējiem. Jā, troksnis un kaut kāda arī savā ziņā noteikti enerģija. Un skolotājas attieksmi, protams, pret skolēniem un cik ļoti interesanti tiek mācīt viela un vispārējais. Ok, tad mēs meklējam metodus šeit. Aši var uzreiz minēt, ko mēs jau esam minējuši, vai arī paklājiņas, protams, realitātē, kad skolotājs nevar sapirkt tās lietas, bet varam aicināt pašu skolēnus atnest kaut kādus savus sporta paklājiņus vai kaut kādus spilvenus atstāt un izvietot. Man patīk aplis,
kad mēs vispār aizbīdam beņķus un varam apsēsties. Mēs visi varam apsēsties grīdas patiesībā. Turku pozās, arī uz krēsliem vai turku pozās, bet mazliet viņu atbrīvot, pamainīt, jo 10 minūtes bieži vien ir maksimums, ko mēs varam izturēt. Pēc tam kaut kas ir bišķi jāpamaina. Kaut kas ir jāpamaina, Kaut arī jāatslēdzās. Pieaugušiem tas nav tā pirmajās 3 klasītēs. Mums vajag pamainīt vidi. Arī man strādājot, vajag izvērināt galvu. Ir Pomodoro metodas, kur vispār strādā 25 minūtes, tad tu izliec timer, 10 minūtes vispār atpūties, atslēdzies. Ir dažādas tehnikas, un padomā noteikti, Aši, tev uzdošu jautājumu, kas vēl palīdzētu tagad pabreinot, stormingot idejās, kas vēl telpā palīdzētu, jo mēs zinām šos visus, cik grūti, nepatīk, tikai grib sēdēt mājās, bet padomājam tagad versijas, kas vēl palīdzētu skolotājiem, jo skolotājs no mana skata punkta, viņš tiek iemests lielā skolā, viņam netiek dot līdzekļi nekādiem pufiem, nekam, un tad tas prāts arī ir daudz atnāk neapmierināti, un skolotājs paliek pats neapmierināts. Saglabāt to mierogo vidi, es uzreiz teikšu, tā ir elpa, tātad mēģinām te kopā ieelpot 3 ielpas, 1 ielpa, un to aicināt ar visu klasi. 2 ielpa, un problēmas vienkārši izpūšam ārā. Viņas nav. Tas ir iedomas. Un 3. ielpa. Idejas radīsies. Tā ir vienmēr izvēle, ko es esmu mācījusies no savas omas, no savas māmas, no ģimenes. Pozitīvisms, tā ir izvēle. Mēs varam čīgāt, cik negatīvi vien gribam, bet vienmēr ir labāk meklēt risinājumus, tāpat kā uzņēmējiem darbībā. Katru gadu viss mainās, un tev jāmeklē jauni risinājumi. Tas ir ļoti interesanti un izaicinoši. Pasaule visu laiku mainās. Mainās. Tieši tā. Jāmācās pielāgoties tam visam. Tev atnāca kāda tagad ideja, ko mēs varētu vēl uzlabot klasē, kā palīdzēt tam skolotājiem un tam skolēnam netrakot tev tur blakus? Man atnāca ideja par krāsām. Es, kad mācījos vienā skolā, pamatskolā, kad es gāju, tur tieši tika uzbūvēta jauns skolas tāds korpus, kas atbilst visiem mūsdienu prasībām, kā skolai ir mūsdienās jāizskatās un jābūt. Un tur ļoti tika pievērsta liela uzmanība krāsai, kā sienas ir, kādā krāsā izkrāsotas, un visas sienas bija lielākoties zaļas, jo zaļa krāsa psiholoģiski tīri nomierina cilvēku. Dabā, tu jūties, kas ir dabā, vai ne? Tādos maigos pasteļtoņu veidīgos toņos, kā piemēram vairākas klases bija tādas maigi dzeltenas, nav tas pelēkais, nav tas baltais, vai es nezinu, kāds ļoti smagnējošas krāsas, kas tevi tā kā tāda sajūta nospiež no visām pusēm, ka tu esi tajā telpā un tu vari elpot. Tā tad ideja vai no aplikācijas uztaisīt kaut kādas ar tām krāsām, ja nav iespēja nopirkt krāsu un sienu nokrāsot, bet projekts tikpat labi varētu būt vienu to buņģiņu nopērk un pārkrāsot. Es domāju, ka tā nav problēma. Ir ļoti daudz risinājumu un veidi, kā tu vari. Dažādiem internetu veikaliem, protams, tagad ir visas iespējas internetā visu, ko atrast. Tur ir vienkārši jāgrib rīkoties. Problēma ir, ka mēs negribam ļoti bieži. Jā, un varbūt tās iesaistīt klasi un atkal neuzlikt uz pleciem vienam skolotājam, bet iesaistīt pilnīgi kā projektu, izveidojam radošo vidu mūsu klasē un tad uzlikt to kā projektu stundu un pamainīt to klasisko kaut kādu tādu teoriju, kur ir darba labs, kur grāmatas stunda beidzās, mēs neesam iejutušies, pajautājuši, kā tu jūties, jo viena no idejām ir noliekam tātad paskastīti tādu un uzrakstām anonīmi, ko mēs neesam pateikuši stundā, kas ir mums noteikti dzīvē. Un to var arī veidot kā tādu plusiņu, ka tu esi izteicies un ja arī kāds vēlās pielikt savu vārdu, bet mēs baidamies vispār izteikties. Jā, mēs baidamies izteikties un vispārīgi mēs kā sabiedrība Latvijā esam tāda noslēgta, augsta un konservatīva. Mums ļoti grūti ir izteikties un atklāt sevi, parādīt savu īsto pusi. Es tam pats esmu gājis vairāk gadus cauri pamatskolas laikā. Un
un ja vēl pie tām tā vide skolā ir tik ļoti nospiedoša gan no klases biedriem un skolotājiem, tad tas viss ir ļoti sarežģīti. Mēs šeit varam pagriezt mazliet to ripu, kā mēs to varam mainīt. Aši idejas, es noteikti varbūt sākšu ar savām idejām, jo patiesībā tad, kad iznāk skolēns priekšā, viņš kaut ko pārsakās, un es ļoti labi redzu sociālos tīklos, pat es izgaisu kaut kam cauri, ka tu kaut ko nepareizi pasaki vai nezini kaut ko akmens, Dievs, visi brūk virsū, un tā problēma ir, ka mēs sodam ar atzīmēm, tas ir ar vērtējumiem, tā ir vienīgā lieta, kā mēs varam noturēt skolēnu, lai viņš it kā atnāk stundu, un tā mēs iemācāmies sabiedrībā viens pret otru tā kā, sisties, nevis palīdzēt, kaut ko ieteikt no tā aspekta, bet arī klases priekšā mēs atnākam, tagad mēs viņu izsmiesim, bet mēs atnākam klases priekšā un patiesībā dot papildus punktus tiem bērniem, kas palīdz tam skolēnam izteikties, pateikt kaut ko iedvesmojuši, kāds varbūt aplaudēs, mēs novērtējam to apkārtējo sabiedrību, ne tikai to, kas runā, mēs tagad viņu nevis apēdīsim, bet mēs viņu iedvesmosim, jo mums vajag vairāk cilvēkus, kas izaug kā skolēni, kas māk izteikties, nebaidīties, jo mums katram ir tik fantastiska ideja. Tik daudz fantastisku ideju, un katrs skolēns ir spējīgs uz tik ļoti daudzām lietām dažādās jomās, vienkārši mēs ļoti bieži, kas man ir sajūta no tādas skolēna perspektīvas, ka skolotāji vienkārši ļoti bieži nevēlās atrast risinājumus, kā to skolēnu atvērt. Šis būtu viens. Tev ir jāmeklē, kāds tev ir jākomunicē, kā skolotājiem tev ir jāmācās kopā ar bērniem, tev ir jāatrod tie risinājumi kopā ar viņiem. Tas risinājums, ko tu iemācījies savā programmā, kad tu mācījies par skolotāju, var tikpat labi vairs nestrādāt šajā laikā, kas tagad ir jāmācās kopā ar mums. Kopā attīstīties. Jāiziet no tām savām robežām, tikai jātrenē sevi, iet ārā no tās komforta zonas un atrast to sadarbību ar skolēnu, kas tev ir pretī. Es nezinu, ir kaut kāds tāds dīvains mīts, ka skolotājs ienāk, viņam viss ir jāzina, un tagad viņš skalda valda mazlietiņ, zina no savu principu, jo bērni skatās vaļā mutēm, un tagad tev mācīs, un ir kaut kāds tā kā idol, tā kā elks, ka tu esi tā kā superzvaigznes, tu tā kā zini visu, un tev tas smagums ir beigās, tu nevari nekļūdīties, tev jānorāda, visiem jāvada, bet patiesībā tur jāatverās kopā, jādarbojas, jo skolēni atnāk ar tādām jaunām idejām. Tagad mūsdienās ir ChatGPT, skolēni izmanto, mēs varam kopā ar skolēniem viņus izmantot. Jā, iemācīties. Skolēni iemācīs arī jūs nebaidīties tajā mācību procesā kopā to riteni veidot. Jo pēc manas pieredzes skolēni vienmēr ir ļoti atvērti skolotājiem, ja skolotājs ir draudzīgs un ja skolotājs ir pieņemošs, tad skolēni uzreiz arī nāks, komunicēs un rādīs, ja mēs ieejam tajā pašos sociālajos medijos un redzam, ka ļoti daudz klases taisa TikToks, piemēram, ar skolotājiem kopā, viņiem gribās iesaistīt tos skolotājus. Ka viņš nav vecmodīgs, ka viņš neko nesaprot. Kad skolēni nav atvērti, varbūt ir nepaklausīgāki skolēni, ar kuriem ir grūtāk tikt galā, un tas ir arī skolotājiem izaicinājums. Pamatā tā attieksme, ko tu saņemsi, manuprāt, kā skolotājs, ir ļoti atkarīga, kāds tu esi skolotājs par saviem skolēniem, cik ļoti ieinteresēts tu esi tajos skolēnos, kurus tu māci. Jo, ja skolēns jutīs to augsto enerģiju, viņiem nebūs vēlme būt tādiem siltiem vai aktīviem. Un tas pēdējais punkts, kur mēs mazliet pieskārāmies, neatstāt viņu, tiešām neaizmirst par tiem skolēniem, kas atnāk, es to likšu uzreiz domāt, jo mums katrā klasē vai nu mēs paši esam bijuši tie negantie stundā, vai esam jutušies nomākti. Mēs vienkārši nezinām tos domino kauliņus, kas mums tajā dienā vai nedēļā ir noticis, jo dzīvē ir milzīgi triecieni, un tad, kad skolēns nemāk savākties stundā, patiesībā mēs to, kā skolotājs, vismaz izjūtam personīgi. Ja tev kāds ir pabakstījis, tad tu esi izjūtis to personīgi. Ja tev kāds skolēns ir kaut ko ļaunu darījis tajā stundā un vienkārši traucēt un nespēj sakoncentrēties, saprot pārbaudas darbs. Un šī ir milzīgs temats, bet es viņu ievilkšu video un mēs mazliet
padomāsim, kā to realizēt, jo no bērna viedokļa ir tā, ja viņš kaut ko sliktu dara, mēs ātri novēršam uzmanību, liekam koncentrēšanos uz kaut ko citu. Tas, protams, strādā, bet ilgstoši ne, jo mums ir jāuzzina sakne, kāpēc viņš to vispār dara, kas notiek viņas dzīvē, viņa ģimenē un mentāli, jo patiesībā, ja cilvēks tev nāk pāri darīt, tā ir tikai viņa problēma. Jā. Nevis tā Tāpēc, ka vējā. viņš saredz, es pats to esmu atklājis ļoti bieži, tā kā skolas visu to 9 gadu laikā, kas vispār ir ļoti, smags laiks, man liekas, jebkuram jaunietim tie 9 gadi Pamatskola. nav viegli, jo, jā, kā jau es teicu, mēs esam tāda Bulings ir augsta konservatīva līmenī arī. sabiedrība, mums ir kaut kādi šie te visiem kompleksi, mēs neesam tik ļoti atvērti, kā mēs kādas ir, piemēram, citas tautas citur pasaulē. Man arī savā pieredzē ir bijuši vairāk gadījumi, kad es esmu, teiksim, saņēmis bullyingu ne tikai no klases biedriem, bet arī no skolotāju puses. Kas ir realitāte? Kas par ir ko realitāte nerunā bieži visās vien. skolās, kas ir realitāte visās skolās, un tad arī rodas tas konflikts starp skolēnu un skolotāju ļoti bieži. Tā nav tava vaina, ka cits cilvēks nāk tev virsū. Bieži vien. Tā ir viņa. Jā. Tā ir viņa tā prizma, ka viņš nāk virsū. Jā, un es tagad, kad es esmu, kad vairāki gadi jau ir pagājuši, un es arī jau esmu sasniedzis tādu vecumu 19, 20, kad ir kaut kāds, es uzskatu savā ziņā briedums. Un tev arī bijuši padomdevēji, Un kas tev palīdzējuši. Es esmu secinājis, ka tāds tiešām ir, ka ļoti bieži šie cilvēki, kas vēršas pret mani, teiksim, ar dusmām, nevis ar jautājumu, nevis ar jautājumu vai kaut kādu, lai izzinātu. Lai izzinātu tieši tā, bet tikai tāpēc, ka viņi nesaprot to, kas tevī ir, bet viņi saprot to, ka tas, kas tevī ir, viņos nav. Un viņi nesaprot, kā ar to, tā kā dīlot, angliski sakot. Ko darīt? Un tad viņi izvēlas, tevi tās problēmas tādā ziņā pielikt, tā kā zem paklāja paslaucīt šīs domas paslaucīt zem paklāja, nevis mēģināt kustināt savu smadzenes un saprast, kā, piemēram, skolotājs, kā sadarboties, kā tev iemācīt, tā, ka tu saproti. Bet tā vietā vienkāršāk ir vienkārši šo problēmu paslaucīt, pateikt, ka tu neko nesaproti, ka tava matemātika, piemēram, nav tava lieta, ka tu nebūsi nekad matemātiķis un turpināt maukt tā, kā tu vienmēr esi mācījusi. Un tad tam skolēnam, un tad tas skolēns arī paliek tajā pašā vietā, kur viņš vienmēr ir, un tad arī sāks tas process, kad skolēnam pazūd motivācija, kad viņš uzskata, ka viņš neko nevar izdarīt. Un tad arī pamazām ar visu to. Tas ir tāds garš, tāds bumbulis, kas visu laiku veļās un veļās sniega pika, teiksim, kas veļās aizvien vairāk un vairāk. Kad visi šie komentāri vai kaut kāda šī attieksme, viņu uzkrājas vairāk un vairāk, un tas skolēns te grimst, un tad arī rodas tās problēmas. Šeit uzreiz mēs padomāsim uzreiz risinājumus, jo pie dažiem es esmu tikusi. Viens ir, protams, jautāt pirmkārtām speciālistu palīdzību un noskaitīt līdz 3, ievilkt atkal šīs ielpas, nevis uzreiz ar dusmām iet un atbildēt, jo mums, ticiet man, skolotāji tik bieži vien izved ārā, tāpēc, kad viņš ir iztēlojis savu burvīgo ideālo stundu. Bet bērnam ir problēmas. Līdzīgi kā tagad, ja, piemēram, es vēlētos savam bērnam mācīt kaut ko, bet viņam ir pilns pampers, un viņš raud. Es nevaru neko viņam mācīt, viņam ir pilns pampers, man jānomaina tas pampers. Un Keitī diezgan maziņa, tāpēc runāja pa pamperu. Bet mums ir šī situācija, ir jāņem kā spilgts piemērs klasē, un ja tam bērnam mentāli viņš nesaprot, viņš nav gatavs, vai vēl kaut kas aizmugurē notiek ar ģimeni vai ar viņu pašu veselību, mums ir, diemžēl, jāatkāpjas. To es saku, diemžēl, tāpēc, kad es zinu, kā stundas skrien, bet tajā brīdī uzliekam visiem uzdevumu, kas varbūt uz tāfeles, uz interaktīvās tāfeles, bet mēs pievēršamies tam vienam bērniņam, aiziem apskatīties, vai tur tiešām tas emocionālais pampers jau nav pilns un kaut kas ir reāli jāpalīdz, jo šie visi signāli ir bļāvieni pēc palīdzības.
Arī dusmas, ja cilvēks nāk pie tevis. Jā, tas ir trūkst ļoti labs, ko tu mīlestība. pateici, kad šīs dusmas vai tā nepieklājīgā attieksme, teiksim, no skolēna puses pret skolotāju ļoti bieži ir vienkārši sauciens pēc palīdzības. Un otrādi, ka skolotājs netiek galā un viņš tevis dusmojās. Un tad rodas tas strupceļš, kad abi divi ir tajā stadijā, kad viņi sauc pēc palīdzības. Bet tas iznāk nepareizi. Tas tiek izdarīts ar citiem maneviem. Nepareizi, jo dusmas rada dusmas. Ja mēs ejam ar mīlestību, piedod, netieku, es nesaprotu, kā es to varu palīdzēt. Sākam domāt. Atklātība ir viens no svarīgākajiem procesiem, ka mums ir jāiet cauri. Atklātība ir viena no atslēgām. Pie šīs nots mēs noteikti pieturēsimies arī noslēgsim. Skolotājiem ir ļoti svarīgi prasīt skolēni. Man liekas, ka tik forši man ir bijuši daži skolotāji arī dzīvē, kuri ir nākuši man un prasījuši, bet tad kā tu saproti, paskaidro. Super. Un tas ir tik superīgi, ko skolotājs tā dara, jo Dariet vairāk. Dariet vairāk, lūdzu, jo tev ir skolotājiem ir jau kopā ar, man liekas, tas ir darbs, kur tu nevari vienkārši izmācīties, un tu tagad tieši tā kā tu izmācījies tajā laikā, tāds strādās, pasaulē attīstās, jaunieši augtās paudzes mainās, ir kā tev kā skolotājiem, tev jāuzņems ir atbildība un jāmācās kopā, tas ir never ending stories. Un tā. Ievilksim 3 elpas un pēc tam noslēgsim ar vārdiem, kas tad ir palicis mums pēc šī podkasta galvenās domas, lai jūs iedvesmotu darīt savādāk un mainīties, jo mainīšanās process arī grūts. Mums liekas, ka mēs vienmēr gribam darīt vienu to pašu, bet nekāds cits rezultāts jau nenotiek. Nemainās, dzīve nemainās. Mums ir pašiem savās rokās visu to, lai mainītu. Ok, ielpa. Un izelpa. Ielpa. Un atbrīvot izelpa. Un ielpa. Idejām bagāta izelpa. Kas tad sirsniņā ir iededzies visvairāk? Kas tad varētu mums palīdzēt pašiem mainīt arī savu dienu? Es domāju, tas nav vienkārši domāt pozitīvi. Tas ir... Tā ir tā cīņa, ka mēs pacēju cauri non-stopā, jo man personīgi, manā dzīvē apkārt ir ļoti daudz netaisnība, ar kuru man psiholoģiski ir jātiek galā, vai jāpieņem, retāk varbūt ir jāveic kaut kādu lēmumu un tā tam līdzīgi. Un tas ir, man liekas, katram cilvēkam šobrīd īpaši Latvijā. Tāpēc tajā negatīvajā nospiedošajā vidē ir grūti atrast to pozitīvo, jo vienmēr tās negatīvās emocijas, kas mūs ietekmē negatīvi, būs spēcīgākas nekā tās, kas ir pozitīvas, manuprāt. Tu precīzi teici, jo interesanti, ka cilvēks aizmirst bieži vien tos labos notikumus, bet viņš ļoti ilgi atcerās, kas šokējoši, kas briesmīgs, negatīvs ir noticis. Fokusējamies uz tām negatīvajām lietām, bet to pozitīvo mēs tā kā palaižam garām. Jā, ir labi, ir ok. Piemēram, tu esi ceļojumā, tu esi tik skaistā vietā un tu bet tas beidzās. Baudi, un tad tev galvā, nevis, ka beidzās, bet tu baudi, tu esi pie jūras, pieņemsim, vai pie okeāna, un tu galvā tik un tā domā, ka, man nākamdēļ ir darbs. Atkal būs jāsatiek tie cilvēki. Kad tu esi kad tu tiešām esi, ka tev viss apkārt ir kārtībā, bet tu vienalga, fokusējies uz tām negatīviem. Tas ir treniņš. Tu ļoti labi pieskāries, jo tas ir prāts. Es lielisku grāmatu tagad lasu Tagadnes spēks, kur vienīgais šī atbilde nāk ārā no šīs grāmatas, ka tu būsi laimīgs tikai tagadnē. Jo arī tagad tu pie jūras apstājies, tu iztēlojies iedomātus scenārijus, kas patiesībā nenotiek. Viņi notiek pavisam savādāk. Tikpat labi skolā tev atnāk draugi, tev apskauj, un tā ir tavs pirmais, bet tu iztēlojies, cik šausmīgi būs atgriezties, piemēram, skolā. Un šī grāmata ir lieliski, iesaku ikvienam, kurš vēlās izbaudīt tagadni, jo patiesībā šis brīdis, arī ierakstot šobrīd, ir īpašs, jo mēs atrodamies tagadnē. Jā. Tā kā viss notiek, kas jādara.
Ir ļoti daudz skaistas lietas, vienkārši mums ir tiešām jātrenē tas mērķa prāts. treniņš. Viņu tiešām sauc par mērķa prātu, kurš lēkā, viņš tev grib visu laiku izsist. Viņš tev pateiks, tas trūks, tev vienmēr nebūs gan, ja tu esi pamanījis, ja tu nopērc vienu lietu, tu jau domā par nākamo. Un tev atkal nav labi, un tad jau šitā lieta, kas jau ir nopirkt šī lieta, viņa jau vairs nav tik labi, jau nonēsāt un tāda. Šis ir tas mērķis prāts, elpas, meditācija, tas palīdz un novērtēt tagadni, pateicību rakstīšanu. Es arī gribēju teikt, man ar draugiem bija ļoti forša diskusija, bet vienkārši lielākoties mēs visi piekritām, tāpēc tā nebija diskusija. Bet mēs bijām runājuši par to, cik ļoti, uz vienu, ka cik ļoti, arī tas ir psiholoģiski atklāta lieta un pamatota, kad cik ļoti tas, ka tu piespiedz sev pozitīvi domāt, pat ja tur tajā situācijā galīgi nav nekas pozitīvs. Meklē, ko var mācīties. Ja tu savai galvai saki, ka nē, viss taču kārtībā, labi, tas uzreiz tevi tā uzlādē, un es to pats ļoti testēju, jo man kā studentam, tā vide ir ļoti stresēja, man skola ir ļoti atzīmes vērtējumi, un diemžēl tā sistēma mums ir tāda, kāda ir, kad tas mērķis ir lielākoties tevi iedzīt bedrē uz doto momentu, diemžēl, nekā tevi vest ārā no viņas. Pacelt. Kad es visu laiku, piemēram, ja man ir daudz darbi, un es redzu, man ir ļoti daudz, kas iekavēts. Es visu laiku tur to mindsetu, kad viss būs kārtībā. Es piesēdīšos, izdarīšu, un tā arī notiek. Un viss būs kārtībā. Tu esi ticis līdz 4. kursam. Un tas tā vienmēr notiek. Un tā jau arī neapzinoties, mēs visi tiekam galā vienmēr. Vienkārši bet tas, prāts mūs var iedzīt trakumā. Tā kā vienmēr atcerēties ir vienkārši, trenēt to, jo tas tiešām arī palīdz, Trenējam atvērt prātu, pozitīvismu, elpu. Pateicību, tagadni. Un novērtējam, atceries, Helmut, tu mūžīgi nebūsi 4. kursā, un tu atcerēsies studijas. Tas viss notiek, viss iet tālāk. Kā labāko izaicinājumu, jo tas tev padarīs stiprāku, arī atceroties savas studijas, savu vidusskolu, savu augstskolu, tas mani padarīs stiprāku, cik daudz paveikt un par to ir jābūt pateicīgam. Tieši tā. Ja tu esi, piemēram, 9. klasē, tad tu kā domā par tiem eksāmeniem. Padomā, cik tie ir 8 gadi no tavas dzīves, ko tu esi izcīnījis, cik daudz izaicinājumu, cik daudz asaras un dusmas un vispārējais. Bet gudrāks, viedāks. Un tu ej tālāk, un tas ir tas, kas ļoti palīdz. Un atcerēties, tā atzīme, tas vērtējums, tas neesi tu, distancēties arī skolotājs, tas neesi tu tikai vienā priekšmetā, tu esi cilvēks. Bet ne tikai tu esi nevis personība, bet tu esi dziļa dvēsele, kas darbojas un ar savu darbu spēj iedvesmot. Jā. Uz to mēs noslēdzam. Radošu vidi. Radošu vidi. Bija ļoti forši. Piesakojiet mums Instagramā un visos citos sociālajos medijos, kas būs noteikti norādīti aprakstā. Un visā citādi tiekamies nākamajā epizodē. Es ļoti ceru, ka mums tāds būs ļoti daudz. Būs ļoti forši. Ir aizsākts ļoti foršs projekts, kas, es domāju, arī ļoti daudziem ko palīdzēs. Un noteikti, ja ir kaut kādi idejas vai kaut ko, par ko jūs vēlētos, ka mēs varētu varbūt runāt un izrunāt, jūs droši rakstat DMs un komentārus un vispārējo, jo mēs te runājam daudz par sadarbību, bet arī ar jums mēs sagaidām šo sadarbību. Tieši tā, jo dēļ jums mēs radām. Tieši tā, lai būtu forši. Lai iedvesma darboties.